Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Atdot to Dievam. Šodienas rakstu vieta. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Kolosiešiem 3. nodaļa, 12. līdz 14. pants. Šodienas pārdomas. Rakstniece Marianna Viljamsone ir teikusi: nepiedošana ir tas pats, kā dzert indi un gaidīt, kad otrs cilvēks nomirs. Ar mums visiem ir notikušas netaisnīgas lietas, tāpēc viegli ir nonākt aizvainojumu vai sarūktinājumu cietoksnī. Ja tu tikai pārdzīvosi pagātnes negatīvos notikumus, tu nespēsi baudīt to labo, ko Dievs sagatavojis šai dienai. Vēl vairāk, tu nevirzīsies uz priekšu pa svētības ceļu, ko tavs mīlošais debesu Tēvs ir tev sagatavojis. Neatkarīgi no tā, vai netaisnība notika pirms 20 gadiem vai pirms 20 minūtēm, apņemies būt lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Piedod un atdod savas nastas Dievam. Apzinies, ka Viņš tevi ļoti mīl, un tieši šobrīd Viņš ir gatavs dot atvieglojumu tavai dvēselei. Dāvāt tev ko tādu, kas tevi patiesi iepriecinās. Šodienas lūgšana. Tēvs, lūdzu piedod, ka esmu pārāk ilgi vilcis līdzi pagātnes negatīvās nastas. Es tās atdodu tev. Paldies, ka dod man spēku piedot un atbrīvoties no liekā. Paldies, ka piepildi mani ar tavu prieku, ticību un mīlestību tagad. Jēzus vārdā. Āmen.